Labdien, dārgie klausītāji un skatītāji! Mani sauc Elīna Vrupļevska un esiet sveicināti raidieraksta Inovācijas veselībā rudens sezonā, kurā aktualitāšu centrā būs viss par un ap budžetu un veselības aprūpes finansējumu. Bet pirms iepazīstinu ar šīs dienas sarunu biedru, sāksim ar īsu ieskatu šīs dienas tēmā. Šī gada septembrī analītikas un vadības grupa Powerhouse Latvija un Rīgas Stradiņu universitāte ar SIF atbalstu nāca klajā ar pētījumu Veselības ekonomikas barometrs, kas sniedz datos balstītu ieskatu Latvijas veselības aprūpes finansējumā, pakalpojumu pieejamībā un arī šajā te ietekmē uz tautsaimniecību. Pētījums ietver gan analītisku pārskatu par finansējumu struktūru un cilvēku resursiem, gan datu analīzi par veselīgi nodzīvoto gadu dinamiku un sabiedrības vērtējumu par veselības sistēmu kopumā. Sabiedriskās domas aptauja, kas veikta barometra ietveros, parāda, ka sabiedrība veselību uztver kā absolūtu prioritāti. Gandrīz 90% iedzīvotāju uzskata, ka veselības budžetam jābūt neaizskaramam, gluži kā tas ir aizsardzības jomā, bet 76% veselības sistēmu vērtē kā neefektīvu, diemžēl. Gandrīz puse aptaujāto atzinuši, ka pēdējā gada laikā ir atteikušies no ārstēšanas finansiālu iemeslu dēļ. Šie dati izgaismo ne tikai sabiedrības neapmierinātību ar veselības aprūpes sistēmu, bet arī tiešu sasaisti starp veselības finansējumu un tā apmēru, iedzīvotāju labklājību un valsts attīstības iespējām. Pētījumā tāpat ir atklāts, ka Latvija joprojām būtiski atpaliek no Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem gan publiskā finansējuma īpatsvarā, gan kopējo veselības aprūpes izdevumu apjomā. Šī plaisa nozīmē augstāku tiešmaksājumu slogu iedzīvotājiem un ierobežotas iespējas nodrošināt kvalitatīvus un pieejamus veselības aprūpes pakalpojumus, kas ilgtermiņā, diemžēl, negatīvi ietekmē sabiedrības veselību un arī tautsaimniecības attīstību. Barometrs izgaismojas arī to, ka Latvijā saglabājas viens no zemākajiem veselīgi nodzīvoto gadu rādītājiem Eiropas Savienībā. Šo tendenci nosaka augstā novēršamā mirstība, nepietiekami ieguldījumi profilaksē un agrīnajā diagnostikā, kā arī veselības aprūpes cilvēku resursu novecošanās. Šie rādītāji nav tikai medicīnas statistika, tie nozīmē mazāku iedzīvotāju līdzdalību darba tirgū, līdz ar to šaurāku nodokļu bāzi un lielāku sociālo izdevumu slogu valstī. Par šiem un tad arī citiem jautājumiem šodien mēs arī runāsim raidierakstā. Par to, kā ieguldījumi veselībā pārtop taustāmā atdevē sabiedrībai un valsts ekonomikai, šodien runāsim ar vienu no pētījuma nodaļas autoriem, Rīgas Stradiņu universitātes asociēto profesori, ekonomikas doktori Andželiku Berķi-Bergu. Labdien! Pirmais jautājums tiešām mērā attiecas uz jūsu izstrādāto tātad pētījuma sadaļu nodaļu, kas sauc veselības aprūpe kā ieguldījums valsts attīstībā. Kā tad tur ir, kāpēc bija svarīgi skatīt veselību kā ekonomisku ieguldījumu un kādi bija jūsu galvenie izdarītie secinājumi? Jā, kā ekonomisks ieguldījums šis te koncepts ir svarīgs, lai mēs redzētu, tā teikt, to pilno bildi. Parasti veselības joma tiek skatīt, kā izmaksas pozīcija, mums tikai jāmaksā patiesībā. Tur ir liela nopietna otrā puse, un šī te atdevi no tā ieguldījuma ir ļoti milzīgi. Mēs paskatāmies tā paša pētījuma rezultātos. Man kolēģi arī rakstīja par to, ka būtībā tas, ko mēs pazaudējam no darba nespējas dienām un no pazaudētajiem gadiem slimības dēļ, veido vairāk kā 6% no IKP, kas patiesi kaut kas pusi pārsniedz veselības valsts budžetu. Līdz ar to tas ir tikai viens aspekts, ja, bet kopumā sabiedrības veselība, sabiedrības produktivitātes saglabāšana, tas ir tāds būtisks labums, ko mēs gūstam no tās veselības sistēmas. Un līdz ar to mēs varam paskatīties nevis kā uz izmaksu pozīciju, bet kā uz investīciju pozīciju šo te. Bet tomēr mums klibo šāda te izpratne par veselību joprojām. Manuprāt, mēs pietiekoši ilgi jau par to runājam. Bet
kā šo domāšanu tad mainīt gan politikas līmenī, gan droši vien arī sabiedrības līmenī, lai tad, kad mēs ejam uz vēlēšanām, mēs izdarām labvēlīgāko veselības aprūpei šo te izvēli. Un kā mainīt šo te attieksmi un, varētu pat teikt, šo te stigmu sabiedrībā, lai veselības aprūpe kļūtu par tādu daļu no valsts attīstības stratēģijas, kā daļa no kaut kā, kuru mēs ieguldam, lai tas mums pēc tam atnāktu atpakaļ, nevis lai tas pazustu. Ja, tas ir jāskatās droši vien plašākā kontekstā, arī no komunikācijas puses, bet man šķiet, ka te ir svarīgi visu iesaistīto pušu tāda aktivizācija gan politikas līmenī, vispār valsts iestāžu līmenī, gan no akadēmijas puses, gan arī no katra mūsu individa puses, ka mēs to ieraugam kā investīciju arī paša priekš sevis īstenībā, jo nav jau tik varbūt svarīgi nodzīvot ilgu mūžu, kā tieši šie te kvalitatīvie dzīves gadi, īpaši mūža nogalē, kas ir būtībā tie augļi no tā, ko tu esi investējis savā sākotnējā dzīves posmā. Tas jau mēs aizgājām uz individu, bet tas, ko es gribēju uzsvērt, ir par tām iesaistītajām pusēm, ka mēs no visām pusēm to akcentējam un mēģinam saprast un izprast un šī veselības pratība. Jā, droši vien, ka sabiedrībā nav mums laikam vienkārši no tā arī dzirdot, kas apkārt tiek runāts, nav visdrīzākais tā izpratne par to, kāda būs tā kvalitāte, bet drīzāk mēs par mūža nogali domājam, ka beidzot būšu pensijā un varēšu nestrādāt. Vai ne? Citi tev kā nemāk, ka mēs tik ilgi nenodzīvošu tā. Bet vispār tas ko es esmu novērojis, ir ilgtermiņa domāšanas tāds trūkums, un tas mums tiešām ļoti jau kroniski pietrūkst vairākus gadus. Varbūt par to ilgmūžību uzreiz vai ilgu dzīvošanu. Dati liecina, ka veselīgi nodzīvoto gadu skaits Latvijā ir, diemžēl, viens no zemākajiem Eiropā. 51 gads vīriešiem, 54 gadus sievietēm, kamēr Eiropas Savienības līmenī šie te rādītāji ir vidēji par 10 gadiem vairāk. Kā šīs te atšķirības ietekmē mūsu konkurētspēju, arī darba tirgu, produktivitāti un arī galu galā to fiskālo slodzi, ko mēs uzliekam uz valsti? Jā, tas ļoti tiešā veidā ietekmē, un 10 gadi tas ir liels tāds liela plaisa, jo mēs paskatāmies, tad šie te cilvēki ir mazāk produktīvi. Tas nozīmē, ka viņi nespēs saražot priekš IKP tik daudz, un tad pašā laikā tas būs sloks mūsu sociālajai sistēmai, mūsu pabalstu sistēmai, arī veselības aprūpas sistēmai. Būtībā budžeta izmaksas pieaug ne tikai veselības ministrijas budžeta kompetencē, bet arī mēs skatāmies horizontāli arī citās jomās, tas pats sociālais budžets. Ja? Un būtībā, ja mēs šo te problēmu nerisinam, tad tas sloks arī paliek un viņš pat palielinās. Ja, bet atrisinot šo te problēmu, veicināt kvalitatīvi nodzīvot mūžu ilgāku šo te pagarinājumu, mēs iegūstam, it kā investējam veselības budžetā, patiesībā iegūstam arī citās budžeta pozīcijās, un kopumā tas iegūms ir krietni lielāks. Un arī kopumā valsts ekonomikai, valsts produktivitātei tas pienesums ir krietni lielāks nekā tā investīcija. Varbūt turpinot arī par šo te vecumu tēmu, vēl viena problemātiska joma, manuprāt, par kuru tiek runāts jau ārkārtīgi sen, ir personāla trūkums veselības aprūpē. Un šobrīd dati liecina, ka gandrīz puse no ārstu un nedaudz mazāk 40% māsu jau ir virs 55 gadiem. Tas nozīmē, ka viņi drīzumā dosies sen nopelnītā atpūtā. Savukārt īpatsvars ar ārstām un māsām, kas ir vecumā līdz 35 gadiem un kuriem priekšā vēl ir ļoti garš un pilnvērtīgs šis te darba mūžs, ir attiecīgi knapi 25% un 14% māsu. Un līdz ar to līdz 2030. gadam ir tā prognoze, ka mums trūks apmēram 2400 medicīnas darbinieku. Kā tas ietekmēs šīs te sistēmas noturību un kādi varētu būt šie te reālie risinājumi?
Jā, nu, veselības aprūpes sistēmā cilvēku faktors pilnīgi noteikti ir viens no svarīgākajiem. Un, ja mēs paskatāmies nacionālās attīstības plānu, tātad šie valstiskie mērķi, kādi ir un kā viņi tiek pildīti, tad ārstu pietiekamības ziņā neliela pozitīva tendence ir, bet ar māsām ir ļoti kritiska situācija. Un to ir, man šķiet, uz karstām pēdām jārisina. Un tur tā problēma viens ir tiešām atalgojuma jautājums, un otrs ir, kas ir arī kritiskais, ir šis iztekšanas jautājums, tāpēc, ka viņi īstenībā viens otru ietekmē, jo mēģinot atrisināt zemu atalgojumu, māsas ir spiestas pārstrādāties, strādāt vairākās slodzēs, un tas izjauc šo te privātās dzīves un darba līdzsvaru, tas izjauc arī tādu psihoemocionālo balansu, un daudzas māsas arī izvēlas doties strādāt ārvalstīs, ja mums jādomā, kā šo problēmu risināt, un diezgan steidzami. Tas izklausās pēc tāda labas vadības, labas pārvaldības jautājumu, bet kam tad būtu jānāk, vai arī tas būtu jādara vienlaicīgi? Vai mēs vispirms liekam iekšā finansējumu, atalgojumu palielinājumam, jo skaidrs, ka droši vien to personāla jautājums, tas nav kaut kas, ko mēs varam atrisināt viena budžeta ietvaros, vai ne? Jā, pilnīgi noteikti. Tam ir jābūt atkal šeit pietrūkst ilgtermiņa domāšanas, jo tas jau sākās izglītības sistēmā, prakses vietās, un tad tālāk, jo ir arī šī pēcsacība jāņem vērā, ka, teiksim, tās māsas, kurām jau ir liela pieredze, viņas var nodot savu pieredzi jau nākamajām paudzēm, jo kā tu arī minēji, ka ir šī novecošanās tendence šajā sfērā ļoti, ļoti izteikti. Pāriesim pie pacientiem. Pētījumā norāda, ka pacientu tiešmaksājumi Latvijā 23. gadā bija 35,3% no kopējiem veselības izdevumiem. Atkal mēs starp Eiropas tādu vidējo līmeni, mēs esam tādi negatīvi līderi, jo mums šis līdzmaksājums ir vairāk nekā 2 reizes lielāks par Eiropas Savienības vidējo. Eiropas Savienībā vidēji ir 14,6% augstu līdzmaksājumu. Kādas sakas tas rada maisaimniecībām un sabiedrības veselības šai vienlīdzībai vai tieši otrādi nevienlīdzībai? Jā, tev diemžēl ir, un tās sekas ir tādas, ka daudzi cilvēki, tīpaši tie, kuri ir sociāli mazāk nodrošināti, izvēlās vai neveikt, neapmeklēt ārstu vai neveikt kaut kādas izmeklējumus vai manipulācijas tieši ekonomisko faktoru dēļ. Un tā rezultātā slimība var ieilgt, var šie ietekme kļūt pasliktināties tas stāvoklis, vai pat nonāk līdz invaliditātei, kas atkal atsaucās uz valsts budžetu, jau atkal uz sociālajiem izdevumiem. Jo, ja paskatās naudas izteiksmē, tad naudas izteiksmē mēs šeit tērējam ļoti līdzīgu summu vidē uz vienu iedzīvotāju, kā citās Eiropas valstīs, tikai tur šis valsts summa ir krietni lielāka, un šeit 2-3 reizes lielāka. Jā, un līdz ar to šo plaisu, kuru būtu jāaizpilda no valsts līdzekļiem, tad vai viņa netiek aizpildīta uz savas veselības rēķina, kas atkal ar laiku pasliktinās un ieilgst un padziļinās šīs problēmas, un tas jau tad finansējums nāk no citiem budžetiem, un īstenībā tas ir lielāks sloks valstī. Tāpēc atkal mēs atgriežamies pie tā ilgtermiņa investīcijas skati, kad ja mēs to nokompensētu, tad visticamāk mēs ietaupītu sociālajā budžetā un uzlabot savu produktivitāti. Jo cilvēks produktīvāks, viņš turpina strādāt, viņš turpina maksāt nodokļus, kas tieši tā ir labums. Ja mēs to problēmu neskatām kompleksi, neskatām tos ieguvumus no saņemtajiem nodokļiem un neizmaksātajiem pabalstiem, jo viņi vienkārši nav vajadzīgi, ja? Un plus vēl nesamaksātajām izmaksām veselības budžetā, tāpēc, ka tā slimība ir ieilgusi, viņi ir smagāk ārstēti, tur dārgākas zāles vai vairāk tās zāles vajag,
šīs izmaksas palielinās. Ja, tā kā, jā, tas ļoti. Respektīvi, mēs neliekam vienā katliņā, bet tajā pašā laikā palielinam to, kā tiek tukšots mums blakus katliņš, vai ne? Tieši tā. Labi, pāriesim pie citas tēmas. Politika un zinātne un dati un to kopējā sasaiste. Daudzi pētījumi, un tā skaitā arī šis konkrētais barometrs ir izgaismojis, tā kā, cik svarīgi ir dati politikas veidošanā. Un, manuprāt, to mēs kā sabiedrība kopumā mēs jau sapratām Covid laikā, kad redzējām, kā tiek operēts un kā datu un informācijas trūkums, kā viņš var ietekmēt politikas lēmumu pieņemšanu. Nu, kā šobrīd izskatās Latvijas veselības datu telpa? Un kādi varbūt ir tie galvenie šķēršļi tajā, pat varbūt ne datu izmantošanā, datu pieejamībā, viņu apguvē, un ko tas mainītu arī vienlaicīgi pacientiem, ārstiem, droši vien visām iesaistītajām pusēm, tā skaitā arī politikas veidotājiem, ja lēmumu veselības aprūpē, nu, patiešām balstītos datos, un, piemēram, mēs redzētu tik apņēmīgu, nu, teiksim, sistemātisku, es pat teiktu, datu izmantošanu, kā tas ir, piemēram, veselības krīzes laikā. Jā, nu, ar datu pieejamību ir diezgan bēdīgi. Un tas pilnīgi noteikti palīdzētu veidot tādus pārdomātākus, pamatotākus lēmumus gan politiskā līmenī. Bet kur tā galvenā problēma? Mums nav kas vāc datus, mums nav kas aiznes datus līdz lēmumu pieņēmējiem. Kur ir tā, kas ir tā vājā vieta? Tieši tāda, kā tu minēji, tieši tā vienotā datu telpa pietrūks. Jo tie dati ir sadrumstoti, jā, viņi nav sistemātiski apkopoti un tu tālāk aiznest līdz šīm te politikas lēmumu pieņēmējiem. Respektīvi, ja lēmumu pieņēmējs pats nemāk puzles gabaliņus salikt kopā, tad tas lēmums ir apgrūti. Izmētāta puzle ar dažiem gabaliņiem nēsošiem. Ok. Spētu salīdzināt. Varbūt par šo te datiem no nedaudz citas, no akadēmiskās, no zinātniskās perspektīvas, jo pētījums ir veikts un barometrs ir izveidots sadarbībā ar Rīgas Stradiņu universitāti. Un, nu, jo šis ir tāds labs piemērs sadarbībai, un kā sadarbība, teiksim, ar akadēmisko vidi palīdz pētījumu procesā un kādai vispār vajadzētu būt pētniecības lomai veselības nozarē un tās stiprināšanā, jo dati un pētniecība tas nav viens ir tas pats, jo pētniecība tomēr paredz jau kaut kādus secinājumus, kaut kādus priekšlikumus, vai ne, balstoties uz tiem pašiem mūsu pieminētajiem datiem. Jā, nu tad mēs varam salīdzināt ar veselības tādu virzienā piemēru, kā dati ir kā analīžu rezultāti, un tad ārsts ir tas, kurš nosaka diagnozi un ārstēšanu, un šajā gadījumā ir līdzīgi. Bet RSU iesaist un vispār akadēmiskās sfēras iesaist pilnīgi noteikti nodrošina tādu pilnvērtīgāku skatījumu. Atkal ir šis te iesaistīto pušu skatījums, kad mēs paskatāmies uz to problēmu plašāk, holistiskāk, no akadēmiskās puses, politikas puses, sabiedrība, vēl citas interesētās puses, kāds institūcijas, varbūt arī biznesa puse, un jo pilnvērtīgāk mēs saliekam to bildi, jo arī mēs labāk saprotam, kā rīkoties, kā būt pareizāk, kā būt labāk. Labi, un noslēdzošais jautājums, ja mums patīk noslēgt mūsu raidierakstu ar skatu uz nākotni. Nu, ja tad mēs skatāmies tajā nākotnē, kādi ir tie galvenie virzieni, kuros Latvijā būtu jāiegulda? Nu, protams, viss ar mērķi, lai veselības aprūpe būtu nu, tiešām tāda, tai skaitā arī ekonomiska prioritāte, un lai mēs patiešām saprastu, ka tā ir investīcija. Tas nav kaut kas, kur mēs pazaudējam naudu, tas ir kaut kas, kur mēs ieguldām naudu. Jā, nu tas, ka veselības aprūpe ir kā investīcija, ir šis te ilgtermiņa skatījums, veselības pratība, finansējums arī
tā tendence jau it kā ir ar tādu nelielu pieaugumu, tomēr mēs, kā mēs redzam, tā kā krietni vēl atpaliekam no ES vidējā, un tas ir tikai vidējais. Jā. Tas nav Tas nav pat augstākais. augstākais līmenis, jā. Bet tas, ko mēs varbūt šeit nepieminējām līdz šim mūsu sarunā, ir tādas preventīvo pasākumu ietekme. Un tas arī ir ar skatu uz ilgtermiņu. Un to var veicināt gan tādā valsts līmenī, veselīgu dzīvesveidu popularizēšana, dažādu izmeklējumu, saulēcīgu izmeklējumu veicināšanu, lai iedzīvotāji to izmanto. To var veicināt gan valsts līmenī, gan individu līmenī, gan institūciju līmenī, akadēmiskā līmenī. Tas arī būtu kā viens no tādiem svarīgiem aspektiem, ko Jā, man liekas, šī prevencijas tēma mums jau izskan, un viņa caurvīd daudz šos atslēgas jautājumus un problēmas, ko mēs identificējam. Labi, paldies! Saku tev paldies par sarunu. Šīs bija raidieraksts Inovācijas veselībā. Uz tikšanos nākošajā reizē.